Tā, tagad taisīsim tā saucamās triādes. Daži zina, kas tas tāds ir. Jums bija, ja? Mēs ar jums taisījām, ja? Jā. Bet, vienmēr var atkārtot. Jums šajā kursā tās triādes būs jāuztaisa 100. Ja tu negribi, tu var netaisīt, tu esi uztaisījusi. Bet, būtu labi drusciņi vismaz. Labi. Jā, bet nav taču tik traki. Tas ir veselīgi. Vai ne? Tā, kad es mācījos līdzīgas lietas, tad man bija 500, jā, Tā kā es esmu ļoti saudzīga, jums tikai 100. Tātad, triāde, tas nozīmē ko? Tas nozīmē doma, emocija, sajūta. Ja, tad tas ir tas, kā mēs lasām lauku, caur sevi, kā caur instrumentu, kas vienmēr ir klātesošs. Tā, es to uzzīmēšu priekšā. Kā viņi izskatās, kaut kāds klomasters. Tā. Ideālā variantā, ka jums ir A4 izmērs horizontāli, bet, jūs varat arī parastajā kladē, ja jūs gribat tā kārtīgi izvērsties, tad ņemat apvērumu. Šitajā vienkārši tev sanāks vairāk tās, ja būs šaurāks, tad viņš sanāks garāks. Bet var Jā, šitā labāk. Tātad, jūs sadalat lapu 4 daļās. Es tūlīt es parādīšu, ja? Es tā kā Gaila saka reiso kāju, bet tur nekas sarežģīts nav, tāpēc. Tātad šitā. Pirmajā eilītē mēs rakstam, kur, jautājumu zīme galā. Pēc tam ir sajūta, emocija, doma. Vienalga tādā secībā. Un sarindojam no 1 līdz 10. Jā, tad no 1 līdz 10. Tai sākuma maliņā sarindoju. Šitā viņš izskatās. Kas skatās ierakstā, būs jāatrod otrs cilvēks, ar ko šito izmēģināt. Var ņemt vīru un pārvērst to par vakara rotaļu. Tūlīt sapratīsiet, kāpēc. Ir tabula. Liek tev tāds ļoti mazīšas blociņš. Varbūt paņem A4 lapu pie ēgles. Tev vienkārši būs grūti tur viņā to visu to penteri ierakstīt. Tātad jums vajag šo te savu tabulu un pildspalvu un otru cilvēku. Varētu tev par trusīti paņemt. Tā, šito mēģināsim pavērst tā pret mums. Mums tagad redz. Tad rekur pa blakus kaut kur noliksiet to savu lapu. Kaut kur tā, lai ir par rokai. Un sēdēt diezgan tuvu. Un tad viens cilvēks taisīs otram cilvēkam sajūtu, otrs cilvēks šo sajūtu vēros un testēs pēc šiem 3 parametriem. Sajūta, tad kura es, piemēram, piebakstu tev šeit. Tad tas ir kreisais plecs, ja tas ir atbilde uz jautājumu, kur. Tad ir sajūta kāda. Ja, kāda mums bija tā sajūtu vārnīca. Ja?
tur spiež, dūru, velk, silts, karsts, tirps, rubina, kņudina, tur, vēl kaut kā. Kaut kā mēģināt viņu aprakstīt. Tālāk tu mēģini novērot, kāda ir emocija, tad Ines vēro, tad tas cilvēks, kam es bakstu, tas vēro, ja? Kāda emocija rodās tad, kad es taisu šo sajūtu. Kāda ir emocija? Sajūta bija kņudinoša. Jā. Emocija prieks. Jā, un kas darās tavā galvā? Paturi vēl. Paturu vēl. Jebkāds tēls, vīzija, doma, vārds, skaņa. Horizons. Jā. Un tad ar to es noņemu nost, un Inese raksta savā šitajā tabulā. Kreisais plecs, kņudina, kas tev tur bija? Vienā. Kaut kāda emocija, es varu, ko viņi tur teikt, es neatceros, kaut ko teikt. Un horizons. Ja? Pēc tam viņa taisa sajūtu man. Ja taisām uz maiņām, vienam un otram. Tas ir bišķiņ grūtāk nekā visu laiku 10 sajūtas vienam un pēc tam 10 sajūtas otram, bet jūs vairāk iemācieties pārslēgties. Tie, kas taisa pēc ieraksta, ja jums tas otrs nav tāds, kurš ir ar mieru šitā spēlēties, tad vienkārši jūs palūdzat viņam, lai viņš jums iebaksta 10 dažādās vietās. Bakstiet ar pilspalvas otru galu, nevis ar to rakstošo, bet ar to otru. Jā, nevajag zīmēt, ja un bakstiet tādā vidējā stiprumā, no sākuma pabakstiet sev apmēram tik stipri, tā, lai jūs jūtat, ja, tā pārliecinieties, ka jā, sajust var, bet, lai nav tā, ka zilumi paliek, ja, lai ir tā, normāli, ja, tie, kas man aiz muguras, tie uztvērāt visu, ja. Tādā normālā stiprumā, un tas, kuru baksta, ja vajag stiprāk, tad jūs sakat, ka man vajag stiprāk, ja jums ir par stipru, jums vajag vieglāk, jūs arī to sakat, jo mums tā sajūtu jušana, mums ir ļoti subjektīva. Vienam tur knapi pieskarās, un viņš jau, viņam tur viss notiek, jā, citam vajag tā kārtīgi, tad lai tad arī ir, ja. Mēs esam dažādi, un jūs atskaņojat tam otram cilvēkam, ja gadījumā jūs nevarat noķert neko, ja. Parasti, ja tā stiprāk abaksta, tad emocija toču nerodās, ja. Jā, vajadzētu tā, lai gluži līdz augu nav, ja, lai ir kaut kā tā mierīgāk, ja. Kamēr jūs to dariet, jūs nesarunājaties, izņemot to, kad stiprāk, vieglāk un kaut kā tā. Pēc tam, kad jūs beigsiet, pēc tam jūs plusiņām savā starpā aprunājiet, kas jums tur sanāca, ja. Un tad, kad jūs beigsiet, tad jūs apskatīsieties, kas tur ir sarakstīts, bet tikai tad, kad beigsiet, ja. Un paskatīsieties, kādas tur tās emocijas dominē, kur tās sajūtas bija, vai tas atbilst varbūt kaut kādām vietām, kas jums ir kaut kādas neveselības vai kaut kas tāds. Ja varbūt jums tur ir bijušas kaut kādas traumas, varbūt kaut kas vēl, varbūt jums ir kaut kādas īpašas attiecības ar šīm vietām, ja. Piemēram, ausu ļipiņām vai pazodi vai vēl kaut ko, ja. Tad, ko jūs varat no tā apskatieties un ko jūs varat no tā izsecināt? Tāpēc tās domas, ja tur nevajag gaidīt, ka tur vienmēr būs kaut kāds baigās atklāsmes, ja. Tas ir jebkurš tēls, jebkurš vārds, jebkura doma, nezinu, teiksim, kad vienreiz šitas sviests beigsies, ja. Normāli doma tāda, Ko es ēdīšu vakariņās, ja. Kā es tikšu mājās, vai tas putenis būs vai nebūs vēl, ja. Tas varbūt arī kaut kas tāds ikdienišs, bet tas varbūt kaut kas no jūsu atmiņām, tas varbūt kaut kāds pēkšņi kaut kāds cilvēks, ko jūs atceraties, visādi. Baigi ilgi tur meklēt neko nevajag tai galvā, ķerat pirmo, kas ir, baigi nebremzējiet, lai tas viss iet āši. Tie, kas baksta, tādī brīdī, kad jūs bakstat, jūs arī pavērojat, kā jūs to darat, tad kā jūs tam otram cilvēkam skaraties klāt. Jūs varat arī piecelties kājās, aiziet tur muguru pusē, viņam tur ir paknakstīt kaut ko, vai pie kājas, vai kaut kā tā, ja. Atrast kaut ko. Un tas, kuru baksta, viņš sēž ar acīm ciet, ja, viņš neredz, ja, tāpēc bakstītājs redz, bet tas, kuru baksta, tas aiztais acis un ļaujās, lai pēkšņi parādās sajūta kaut ko, ja.
Tā, tāpēc jūs neredzēsiet, kur tas cilvēks tur mēģina jums kaut kā jums to sajūtu radīt. Ja? Tāpēc mēs radām sajūtu, impulsus caur ķermeniskām sajūtām un vērojam, kas ar viņiem notiek. Ir jautājumi? Bakstam ar pildspalvu, jā? Bakstam ar pildspalvu uz otru galu. Jā. Bet tikai Pirmo reizi šitādi jautājumi uzdot. Vai mēs nevelkam kaut kādas tādas līnijas? Nē, punktus. Jā, uztaisam punktus. Jo, ko tas dod? Katrā punktā mūsu ķermenī, katrā šūnā patiesībā tur ir nospiedusies šī triāde. Un mēs no katra šī punkta varam izvilkt ārā kaut kādu šos sablīvējumu. Tur, ja jums ir kaut kādas slimību vietas vai kaut kas tāds, tur visdrīzāk jums nāks kaut kas intensīvāk ārā. Vai arī jums, teiksim, tā pieeja varbūt būs aizslēgta vispār, un jūs neko nejutīsiet. Patiesībā tā, ka neko nejūt, tā vispār nav. Vienkārši mēs nevaram līdz savam prātam aizdabūt to sajūtu, to emociju un to informāciju, kas tur nāk. Mums prāts pasaka, nē, šito es nelasīšu. Ja? Tā arī var gadīties. Ja tā kā gadīties var visādi, maksimāli fiksējiet to, kā šobrīd patiesībā ir. Ok, dalamies pa pāriem, var tāpat, var savādāk. Un mēģinām baigot tā, var iet koridorā, baigot ārkšķi netaisam, ja, tad lai nav skaņi. Vienojieties, sāks uz šeit.